Regbijā es esmu no 91. gada, 71. gada, šogad būs 47 gadi kā regbijā. Nu, diezgan ilgs jau laiks ir nodzīvots un daudz, kas arī pieredzēts. Pašlaik nodarbojas lai norganizētu ar saviem kolēģiem Latvijas regbija brāļiem pasākumu, kas ir veltīts, kā es to saucu, Latvijas regbija sapņu komanda, jo tas panākums, ko puiši izcīnīja 92. gadā un 93. gadā jau pasaules kausa Edinburgā, diez vai dzīvē būs sasniedzams vēl vienreiz atkārtot. Es runāju ar regbijistiem veterāniem, tad viņi saka, jo būt tik augstā līmenī, augstāk vairs nebija kur. Ja? Tas viss pie dažādām sakritībām. Nu, kā regbija veterāns, interesējos par regbiju, ko daru, dažādas projekts sev, ja, kaut ko. Tāpēc arī šis projekts mums ir ļoti svarīgs sev, ja, lai cilvēki redz, vairāk uzzina par regbiju, un tīpaši, lai uzzina par to regbiju, kādi bijuši pirms tam viņu tēvu, vectēvu, ja, un izcīnījuši zināmas augstas vietas pasaules rangā. Tas, ka bija nolemts, lai tur brauktu Krievijas komanda, tas tagad jau ir zināms, un apliecinājums tam, viņi tik tiešām pēc spēka, ja mēs varētu tā ņemt, PSRS līmenī, viņi bija arī stipra komanda, un varētu būt pat teikt, ka stiprākā uz to momentu, bet regbijs 7 ir tāds sporta veids, kur spēlē ļoti īsu, 2 pa 7 minūtes, 7 cilvēki. Visiem viņš bija jauns sporta veids, un te, kā teikt, zvaigznes sakrit šoreiz mums par labu. Un tā mēs nokļuvām, teiksim, Edinburgā. Saprotiet, kad visi jau plāno visas tās lietas, suvenīrus, atribūtikas, visas reklāmas lietas, tās jau plāno vismaz tanī pasaulē gadu, 2 jau uz priekšu. Un kā viens kas man visvairāk, teiksim, tā iekrita acīs, kad staigāju un vēlējos iegādāties dažādus suvenīrus, kurus arī iegādājamies. Man iekrita acīs šis, varbūt varēsiet redzēt tev, ja, audekla veidi regbija pasaules kausu visām komandām, kas tur spēlē. Un es konkrēti gribēju, iegādāties tādu, un meklēju, kur ir Latvijas vārds. Un Latvijas vārdas ilgi meklēju un nevarēju atrast. Bet tad es sapratu, ka tas ir bijis jau, tas vēl vienreiz apliecinājums, ka te jau Krievija jau bija uzrakstīta un visi suvenīri jau tirgojās tādā pasaules kausē ar suvenīriem. Nevar jau pārmest organizētājiem un arī ne tur Krievijas izlase ir vainīga, ka viņi netika jau tādas sakritības pēc, bet tas tāds interesants fakts, kad mēs tur nebijām gaidīt ne no Padomjas Savienības, ne lietuvieši, ne gruzīni, bet bija gaidīt tomēr Krievijas izlase. Speciāli gatavojam šīs kaklasaites, kas tika pasūtīts Anglijā jau, ja? Bet viņš, te ir firma arī, kā Anglijas firmas, bet skaidrs, ka tās zvaigznes, kā Andris saka, viņas nebija pareizās sev. Un tad tās pareizās zvaigznes, redziet, kādas viņas ir izšūts, nevis ar tādu vienkāršu, bet jau izšūts, un tās tika zināmā skaitā, lai komandai būtu un tiem vadošiem spēlētājiem, lai varētu būt, un šī man ir vēl no tiem laikiem saglabājusies. Zinu, ka arī ir viens otrs mūsu spēlētājs pat nemainījās ar
citu valstu kaklasaitēm, kaut gan tā ir tāda tradīcija, jā, jo viņam tā Latvijas kaklasaite bija tuvāk. Nu, piemēram, kā Kaspars Vekšs noteikti. Nu, šeit man ir, var teikt, tāpēc jārāda ir Fidži nav, bet tā ir Jaunzelanda. No, Jaunzelanda, kas ir pasaules regbijā, noteikti, ka zina viss. Tā ir speciālā Jaunzelandas Sevens 93. gads. Tas ir konkrēti saistīts ar šo notikumu. Nu, un pati tā pēdējā, interesants varbūt stāsts Merrifield 93. gads, tieši konkrētam pasākumam, bet jāsaka ir, kad šeit ir Latvijas emblēma, kur absolūti nesakrīt ar emblēmu, kāda mums bija drusku vēlāk, kādu mēs jau izstrādājam un ar kādu pie žaketēm viņas visas bija un tā tālāk jau tiek izstrādāts. Šī bija pirmā emblēma, ko mēs izstrādājam, kad braucām iestāties starptautiskajā pasaules un starptautiskajā, teiksim, Eiropas federācijās. Un tad bija ar tādu heraldīzijas, kaut kur jau viņi bija atraduši tie organizētāji, kaut kur jau manufaktūrām visām jau bija atdots, un daudz kas tiek uztaisīts arī ar šo pirmo. Nu, tas tā interesanti. Bet pēc tam mums ļoti profesionāls cilvēks, kas uztaisīja, man ļoti patīk mūsu emblēma, jā, viņi tik tiešām izskatās ļoti daudz informācijas iekšā, Latvijas Regbija federācija, bumbu un viss tiek pasniegts jau, jā. Teiksim, mūsu esošā emblēma ir ļoti smuka. Vietējā presa un arī pasaules presa atzina mūs kā vienu no modernākajām komandām, ja ne pašu. Jo tāpēc, kad mums bija viss, jā, sākot ar uzvalkiem, ar kaklasaitēm, ar somām un vēl sarkani bordo tie plaši, kā tas būtu, lietas smēteļi, kuri kopumā izskatījās ļoti labi. Par sporta meistarību es domāju, ka puiši nospēlēja ļoti labi, jo tik tiešām bez lielas pieredzes un mazu turnīriem, lai iepriekš spēlētu, jo bija 7 jaunas sporta veids, un es domāju, ka viņi tās divas lietas, ko mēs svētot savu karogu baznīcā, prasījām vai lūdzām, tās bija divas lietas. Pirmā lieta bija godam pārstāvēt Latviju. Tas bija viens no tiem, lai mēs kā komanda, kā regbija komanda no Latvijas godam pārstāvēt viņu pasaules mērogā. Un otrs bija, lai puiši būtu veselīs, lai nebūtu traumas, jo tomēr tas ir kontakts sportveids, un tas bija saistīts ar visiem spēlētājiem, jo viņi visi, kā teikt, nežēloja ne pretinieku, ne sevi, un tikai profesionālā sportā arī tikai tā var būt, lai varētu iegūt kādu rezultātu. Kāpēc mēs varētu tā teikt, nekas jau nenotiek tāpatās. 4 gadus puiši bija trenēti, un šis RAF rūpnīcas atbalsts par tiem 4 gadiem tos puišus bija tik tiešām veidojis par jau augstas klases profesionāļiem. Ja tā pieredze būtu vēl lielāka, mēs būtu nospēlējuši varbūt pat vēl labāk un jau izcīnītākās. Mūs aicināja jau arī nākošajā gadā uzreiz pēc pasaules kausa. Mēs aizbraucām uz tādu lielu turnīru. Tas viss bija Edinburgas ietekmi, uz Taipei. Tas ir, man liekas, ka tālākā vieta, kur vispār Latvijas regbijs ir bijusi. Taipei, Ķīnas, Taipei, tur bija liels startautisks turnīrs.
kur mums izdevās jau vāciešus vinēt, ir Nordic izlase, ko viņi apbižojās, pēc tam Nordic izlase saucās, ka viss Skandināvi jau, ja? Dāņi, Norvēģi un Zviedri kā viena no galvenajiem. Par Rugby 7, domāju, ja tādā kopējā kontekstā runājot, šī komanda, šī sapņu komanda, Latvijas Rugby sapņu komanda, nav novērtēta. Viņai nav pienācīgais gods vēl atdots arī no sporta cilvēku puses. Es domāju par vadošiem sporta funkcionāriem vai arī vadošajiem tiem cilvēkiem. Funkcionāri tas slikti skan jau. Ja, bet vēl vienreiz gribu atgādināt, ka tā bija pirmā sporta spēļu komanda, kura no Latvijas valsts, brīvas valsts, startēja pasaules čempionāta finālā, kas bija visaugstākais līmenis uz to momentu. Ja mēs spēlējām pret komandām, kā mums bija iekrits 10:00 16. spēlēt ar Fidži, tad par to Fidži jāsaka ir, teiksim, tādu vārdu. 16. gadā Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs tika iekļauts Rugby 7 kā spēle. Un Fidži ir pirmie olimpiskie jauno laiku Rugby 7, tieši Rugby 7 olimpiskie čempioni. Neizdzēšams atmiņas un katrs bildi, ko mēs skatāmies, vienmēr ar kaut ko tiek atcerēties, kā bija tad un kā bija tad. Varētu vēl daudz stāstīt, pēc tam arī par trešo puslaiku, kas regbijiem ir tāda svēta lieta, kur kopā visas komandas sanāk un kā viens no tādiem nozīmīgiem faktiem. Vismaz ar manīm arī saistīts visas komandas, jau, teiksim, to, kā redzēju, kādu komandu menedžeriem jau, tur apsveic, princesi, skotiem, tur ir princesi, uzdāvināja katram tādu viskiju pudeli ar tur apzeltītu un kaut kādu tādu apari smuku, man viņa vēl tagad ir dzīve, ja? Stāv tā viskiju pudeli, gan jau kādreiz pienāks arī laiks, kad iemalkosim, jo Famous Gross tā bija firma viskija, kas sponsorēja arī, daļai, tur bija daudz, kas sponsorēja, bet sponsorēja šo, pirmo pasaules kausa Rugbijā 7. Tas bija tādas labas atmiņas. Nobeigumu vai savā runā chairmanis vai turnīru vadītājs, kas beidz šos vārdus, citēja tekstu no manis rakstītā, palīdzēja man, es izteicu tikai domas, bet gramatiski un salikt visu tur to kopā bija mūsu Rugbija zinošākais, mēs uzskatām viņa žurnālists Agris Brasliņš. Ja, un viņš, Agris Brasliņš bija, kas spēlē Rugbiju, un viņš mūsu preses sekretārs, kas atradās tur. Un viņš, ka Rugbijas fantaziska spēle, un kur iegūst jaunus draugus visos turnīros, un tas bija tāds pagodinājums, ka tieši no mūsu bukletiņiem, kuri ar Jumaus firmas palīdzību tika diezgan lielos kvantumos atvests uz turieni un preses centrā, kur mēs viņus likām, tikai pēc kaut kāda zinām laika skatāmies, jau vairāk nav, atkal jāpieliek. Aizgāja par visu pasauli. Ja? Un tāpēc arī tika izlasīts, arī viņa rokās nokļuva, un tas ir patīkami, kad tie vārdi tika citēti. Bet pats galvenais ir atcerēties, ja mēs neatcerēsimies to, kas ir bijis agrāk, tad arī nākotnē nav redzama jau, ja? Un ja ir, par ko mēs varam, kā teikt, palielīties vai pateikt, vai vismaz, tad tas ir šīs Rugbija 7 turnīrs, kuram šogad paiet 25 gadi. To es arī, teiksim, vēlu visiem, lai mums būtu labs vakars, kad mēs rīkojam tādu kopā nākšanu, un atcerēsimies un kā teikt, trešajā puslaikā, lai būtu labas emocijas.
bijušām PSRS republikām, Latvija bija pirmā valsts, kas iestājās Startautiskajā regbija federācijā. Agrāk viņas saucās International Rugby Football Board. Tagad jau savādāk, tagad ir Rugby World un Startautiskajā amatieru Eiropas Savienībā. Tas ir Eiropas. Un mēs bijām pirmie, kā Latvija no visām 15 bija tās republikas. Latvija un Itālija bija divas tās valsts, kas vispār kas iestājās savu valstu olimpiskajās, vai viņi tika pieņemtas. Neesot olimpiskajam sporta veidam, jo olimpiādē nebija, kā neolimpiskie sporta veidi, mums arī dalījās tās gradācijas Latvijā neolimpiskie un olimpiskie, un arī vēl līdz šim momentam viņi arī dalās jau, ja? Tika pieņemti Latvijas olimpiskajā komitejā. Tas arī bija, kad bija laba tāda sadarbība un sapratni, tā varētu to teikt, ar Latvijas olimpisko komiteju. Un ja mēs teikt, tā sapratni nāca no Latvijas olimpiskās komitejas goda prezidenta, jau goda prezidenta Vilnu Baltiņu, un viņš, kā teikt, bija viens tas cilvēks. Rafs nekad nav stāvējis malā un vienmēr ir palīdzējis tur, kur ir vajadzīgs. Un kad Olimpiskajai komitejai bija vajadzīgs savs transports, tādreiz varēja būt finanses. Tad bija savādāka situācija. Finanses bija, bet nevarēja neko nopirkt tev. Tad RAF regbisti ar regbija federācijas vadību, kā teikt, palīdzēja Olimpiskajai komitejai, ieteica, deva, pierunāja, tā varētu to teikt tev, ja? Tā laika, man liekas, tas bija Viktor Davidovičs Bosards, ja? Bosards direktors, un Rafs iegādājās Olimpiskā komiteja. Tas bija tādā laikā tomēr, tāds laba arī palīdzība no mūsu puses. Jā, kā dāvānev, jā, teiksim, tas tomēr, jo tādā laikā jau, teiksim, naudas ziņā, tas varbūt tās automašīnas un mikroautobus viņi nemaksāja tik daudz, ja, bet reālajā tirgu viņam cenas bija 10-kārtīgas vai 50-kārtīgas. Tas bija tas labais darbs, ko mēs esam arī veikuši. Varētu jau stāstīt daudz, kad nekad regbis nav stāvējuši malā 89. gadā, kad bija Olimpiskās komitejas atjaunošanās. Tad vismaz es un Ozolkungs bija Daugavas sporta namā, kur balsojām par to, lai atjaunotu Latvijas Olimpisko komiteju. Daudz labu darbu ir darīts. Baltijas ceļā visa meistarkomanda bildes tiks parādīts. Visa meistarkomanda savu skaistiem autobusiem izbrauc ārpus pilsētas un nostājās tāpatās kā visi Latvijas iedzīvotāji pilsoņi, ja, Baltijas ceļā un, kā teikt, morāliski vai kā atbalstīja mūsu neatkarības atgūšanu. Regbijs ir sporta veids, kas pasaules kausā nopelna gandrīz, 3. vietā viņi ir pasaulē pirmies, lai kā nebūtu futbola čempionāts, olimpiskās spēles, un regbijs ir no naudas iegūst ziņas. Tās otras regbija
regbija čempionāts iet gandrīz pusotru mēnesi, olimpiādu mēnesi, nevar laika posmā. Tur to nevar spēlēt ātrāk un vairāk, tāpēc, kad ir zināms izstrādāts metodikas, kad uz noguruma fona dabonās traumas ar cilvēku veselību, ir svarīgāk kā medaļas un viss pārējās lietas. Bet tādam sporta veidam, kā regbijam, ir jābūt pie olimpiādē, pie lielajiem sporta veidiem, kurus kultivē un tā tālāk. Līdz ar to tas paveids regbijas 7 pasaulē, kad viņi sāk kultivēt. Vismaz manā laikā, kad es sāku, tad nespēlēju, man viņš būtu ļoti parocīgs, jo tur var izskrieties, apmānīt. Man tas būtu labāk vēl padotos tas. Līdz ar to pieņēma, kā regbija 7 olimpiādē, jo viņi spēlē visos kontinentos un daudz. Un viņi izspēlē 3 dienās. Pie tam tagad var to vēl teikt, agrāk tas arī nebija, kad meitenes, sievietes spēlē, un tad olimpiādē ir sieviešu čempionāts, vīriešu čempionāts. Uz laukuma 15 ir klasiskais regbijs, agrāk mēs vispār nesaucām cilvēku skaitu, vienkārši teica regbijs, tas bija skaidrs, ka tas ir klasiskais regbijs 15 un 15 un 2 pa 40 minūtes spēlē, regbijs sāka boksās sprintiņš, teiksim, 2 pa 7 minūti, bet izskriešanās ir tāda, ka tu veic sprintus pa 60, 70, 80 metru un 2 ar maksimālu to ātrumu, tad pēc tam jau ir jāmaina jau gandrīz, vai tu neesi jau vairāk tādā ātrumā. Tagad regbijs 7 ir tādiem soļiem gājis uz priekšu, kad viena no labākiem sprinteriem, bez Jamaikas, teiksim, bez Usain Bolta, tomēr ir Amerikas sprinteri, tagad vieglotlēti pārkvalocējas uz regbiju, kur skrien simtnieku 10-2, vai 10-15, kas jau ir ļoti augsts rezultāts, kuri savās valstīs, ir kaut kādi 5. 6, bet jau spēlē ļoti labu regbiju. Es domāju, runāju par Amerikas Savienotām valstīm. Un otrs ir, kad regbijā 7, ja viņi kultivē un attīst, tad mazajām regbija nācijām, kurām tās tradīcijas un tas klasiskais nav tik augsts, viņām panākumus gūt ir vieglāk. Šī gadā regbijām paliek 195 gadi. 195. Regbijs ir ļoti tomēr ar zināmām stiprām tradīcijām, un pēc 5 gadu svinēsim 200 gadu. Mēs jau skaitām kā futbolists, kā savus brāļus, jo tāpēc, ka mūsu laukumi pilnīgi sakrīt. Ne metrs metrā, par to neiet runē, bet tas neietekmē spēles ne saturu, ne kvalitāti, neko. Principā mēs spēlējam, ja mēs varam teikt, uz futbola laukumiem un valstīs, lielvalstīs, kas ir regbija lielvalsts, kā Kardifā, vai tas ir Īrijā vai Skotijā, uz visiem labākajiem regbija laukumiem, ka ir vajadzīgs spēlēt futbolam, viņi arī spēlē. Latvijā mums jau nav šo regbija tradīciju, kā tas ir regbija lielvalstīs, kas ir Angļi, Franči, tomēr, kas te pa Eiropē, 5-6 nācijas. Un varam ņemt dienvidu puslodu, tās ir tās lielās valsts, Austrālija, Jaunzelanda un Dienvidāfrika. Pie viņiem vēl spēlē tagad klāt, kā 4. stiprā valsts Argentīna, bet tā ir otrā pusē. Spēlē regbija visā pasaulē un visur. Austrālijā ir kaut kādi regbija spēles, vai Austrālijā bijuši tādi. Cik liels stadions tik ir? 90 pāri. Tas ir nesaprast tiem cilvēkiem, kas nav to redzējuši vai kas, un arī kosmosa cenas tagad viss ir tik
uzgājis, kad aiziet uz finālu. Tu skaities laimīgs cilvēks, ja tu esi dabūjis uz fināla biļeti. Piemēram, biļeta oficiālā nauda 1000. No rokas negribiet paprasīt, cik maksā? Tas ir 20, 30 un vairāk tūkstoši. Futbols ir tomēr sporta veida karalis, to nerunāsim. Tādā ziņā, kad ir finansiāli, arī viss pārējais, kas ir riņķī, tur tās naudas arī. Tāpat tās kā regbijā ir bagāti cilvēki, ja viņš grib atnākt uz regbiju, samaksāt 20 000. Oficiāli ir kantori, kas pārpērka tās biļetes un oficiāli pārdod, samaksā savus nodokļus. Un vismaz to, ko mums te paziņoja pēdējā tenī čempionātā, 20 000 funti samaksāja viņš un viss kārtībā. Bet tas ir vēl, ko mēs zinām un ko nezinām. Es esmu bijis vairākos, kādos 5, 6 pasaules čempionāta finālos. Un Dienvidāfrikā, un Anglijā, un Velsā, un Londonā, un daudzos jau, ja? Tā kā es varu spriest par visiem. Skaidrs, ka tās biļetes ir lielas un dārgas. Cenas ir augušas no tām pirmajām, kā es braucu, un tagad oficiālās cenas uz pēdējo bija pie 1970. Ja? Mēs to varējām iegādāties tikai tāpēc, ka mēs esam starptautiskās regbija, tagad saka Rugby World, biedri, un līdz ar to katrai federācijai zināms skaits to biļeti par pašizmaksu, ne par velti, par pašizmaksu, tev ir tā laime iegādāties. Pēc 2 gadiem Rugby 7, arī Rugby 7, bet klasiskais Rugbijs tagad būs 19. gadā, 15. gadā bija Londonā, 19. gadā būs Japānā. Es jau zinu, kad būs 23. gadā, bet to atstāsim kā jautājumu. Fokus ar 2m.tv pārraidīs mūsu svinības, vai nosauksim labākā regbija vārdā, regbija 3. puslaikā, kur būs, domāju, kāda 80, 90 pie 100 cilvēki, kas bijuši ir saistīti ar šī sapņu komanda, kur ierodās no ārzemēm. Daudz cilvēki mūsu ir izmētāti pa visu pasauli. Viņi ierodās speciāli brauc uz šo pasākumu. Arī visi sporta cilvēki, kas bija un sponsori un atbalstītāji, kas bija 93. gadā, un arī tie 2018. gadā, bez kuru palīdzības Latvijas regbija brālība nebūtu varējusi šādus regbija svētkus. Es ceru, ka tie būs svētki izveidot. And now the All Blacks just waiting for the French to peel off the tracksuits, stand in front of them and receive the challenge of the haka.
challenge has been received by the French. Stand by, the Rugby World Cup final. Der niederländischen Nationalmannschaft und den genießen wir jetzt in aller Ruhe. All week about what this contest has meant to him over the course of an incredible career.